Nu tā tad mēs turpinām sarunas ar Mārupes novada un Mārupes pašvaldības domes deputātu Andri Puidi, kurš atnāca atkal ar jaunu komandu. Nu, respektīvi, viens cilvēks vairs nav tik jauns, mēs jau viņu pazīstam. Tas ir Mārupes nopelniem bagātais tēvs, kā mēs zinām, Kaspars Līpiņš Liepa, uzņēmējs. Un jaunā sēja šodien pie sarunu galda ir Kārlis Orleāns, zvērināts advokāts, un starp citu numurs 9 tavā sarakstā priekšvēlēšana, ja? Jā, nu, spēcīgs kandidāts, kā jau mums visi ir kandidāti ļoti spēcīgi. Kārlim numurs 9 tika pēc nopelniem un mūsu loterejas iekšējās, un šodien viņš parādīs sevi no labākās puses, vai ne, lai vēlētāji iepazītu arī mūsu juristus un advokātus. Man interesē, kā notiek tā lozēšana un kas tā ir tā, teiksim, kas tā ir tā pa fišku, kā to numuru tiek, nu kā viņš tiek tas cilvēks pie tā numuru. Kārli, kā jūs tikāt pie tā numuru 9? Nu, pirmais solis vienmēr pieteikties. Tu izrādi iniciatīvu, ka tu gribi ņemt dalību šajā sarakstā, un tad pēc tam jau, kas ir dažādas atbalsta iespējas. Ar darbiem, ar popularizēšanu, ar finansiāli to starp. Nu, daudz dažādi šie te aspekti, nu, un tad, ko nu katrs pienesums saraksta mums atnes, nu, tad tas rezultāts ir. Nu, standarta jautājums. Pēc kam ir vajadzīga tā politika jums konkrēti? Nu, taču zvērnētam advokātam darbs pāri pa galvu vispār. Nu, darbs visās profesijās ir. Vienkārši Mārupē, ne tikai Mārupē īstenībā, vispār pašvaldībās un valsts lietās, nu, ir, manuprāt, svarīgi iesaistīties, lai nav tā sajūta, ka kas tur notiek, kāpēc, vai tad nevar normāli darīt, vai tad nevar, kāpēc tiešām nevar tā, kā man liktos, ok. Nu, un gana daudz šī pukstēšana īstenībā ir dzirdama no dažādiem cilvēkiem, ne tikai par Mārupu, bet par valstiskiem jautājumiem. Nu, man jau liekas, ja tev ir iniciatīva, ja tu to vari pateikt, ja tu to esi gatavs darīt, tad kāpēc nē? Tad man liekas, ka man ir gan kaut kāda izglītība atbilstoša, gan pieredze, lai es neslikti varētu veikt šo darbu. Es atļaušos piebilst. No. Cilvēks novērtēja diezgan piezemēts sevi, strādā diezgan ilgu laiku vienā no četrniekiem, tā teikt. Tas ir pagājis. Tas ir pagājis, bet tā ir pieredze, jā. Tā ir pieredze ātri pieņemt lēmumus un spēt to darīt. Un, tā kā, viņš to nepateica, bet es to nevaru nepateikt, kā jurists, profesionāls advokāts ar tādu pieredzi, tas ir vērā ņemami, es domāju, priekš sarakstu. Bet tā izklausījās arī pēc tādas bišķiņa romantiska flora tāda, kad es ieiešu politikā un es sāku darboties un kaut kas izmainīsies. Vienkārši tie jautājumi, kas ir domas darbā, viņi ir, diemžēl, vai par laimi saistīti ar ko? Ar juridiskiem jautājumiem, jo doma pieņem lēmumus, tam ir sekas, tam ir, diemžēl, dažreiz strīdi, vai tad tā varēja darīt, vai tad nevarēja, vai tad tas ir samērīgi, vai tad nevajadzēja mazāk kaut kā, vai vairāk tieši atbalstīt mūs. Nu, un tad otrs ir finanses tam visam apakšā, jo viss maksā naudu beigās. Jā, skaisti ir gribēt un būvēt un atbalstīt, bet, beigās kā tad tam budžetam ir arī jāiet kopā. Šajā ziņā man tā izglītība ir diezgan atbilstoša. Esmu mācījies gan muitas un nodokļus, gan jurisprudenci. Tādā ziņā tās zināšanas ir. Un atkal no darba pieredzes, tur pēdējā laikā visādi tie strīdi saistībā, tostarp par pašvaldībām, par to, ka vai tā var rīkoties vai nevar, viņi parādās. Cik juristi ir uz 1 kvadrātmetru tavā sarakstā, Andri? Manā sarakstā 4. Respektīvi, tad no tiesiskā viedokļa tu esi apgreidots uz 300%, ja? Es domāju, es pats ar sevi, paldies Dievam, esmu gan arī tuvu 100 apgreidots, jo 100 laikam vēl kaut kas vēl papildus jādara dzīvē. Bet kopumā gribētu teikt, ka gan no juridiskā viedokļa, gan no attiecīgiem citiem speciālistiem, arī kultūras darbiniekiem, izglītības darbiniekiem,
Pilns spektrs tev sarakstā. Pilns spektrs. Un es pat vakar pārliecinājos, ejot cauri sarakstam un apstiprinot gala versiju, kad jā, varbūt kāds teiks, ka mums ir arī skolēns, 18-gadīgs. Jā, mums sākums ir skolēns, students, kas mācās starptautiskā skolā ļoti labā, un nobeigums ir ar visā Latvijā atzītu pensionāru mūziķi, kā mēs zinām, komponistu cienījām, kurš vēl aktīvi joprojām darbojās. Tā kā mēs esam pārstāvēti visās jomās, profesijās un dimensijās. Ja? Nu, skaidrs. Tātad, bet, kungi, mēs šodien tā kā bijām lēmuši runāt par izglītību, ja? Un, cik es saprotu, Kaspars Liepiņš-Liepa ir iedziļinājies šajā jautājumā nepajokam. Viņam ir pat visādi pētījumi uz galda, cik es saprotu, un tad, varbūt ir tas laiks ķerties kā pie šī jautājuma. Tad dosim viņam vārdu. Jā, labdien visiem. Ar mani jau esat pazīstami, un mēs jau arī iepriekšējā mūsu sarunas reizē ar Andri pieskārāmies nedaudz izglītības tēmai Mārupas novadā. Un viens no šobrīd tādiem aktuāliem un sasāpējušiem jautājumiem ir tieši saistībā ar Mārupas valsts ģimnāziju un ar nesen pieņemto Mārupas domas lēmumu par iestāju pārbaudījumiem bērniem iestājoties Mārupas valsts ģimnāzijas 7. klasē. Tagad mēs pajautāsim atkal Andrim uzreiz par to liktenīgo lēmumu. Kā tā bija? Lēmums diezgan interesants, teiksim, prezentācijā jau daudz kā tika pateikts, un pati galvenā būtība, kad kādas ir varianti, versijas vēl bērniem nelikt eksāmenu, vispār netika izskatīts, netika diskutēts. To jau es pateicu jau komitejā, kur es biju tā kā netīšām, jo komiteja izglītības bija iekavēts. Es tā kā klausos, ko tur kolēģi diskutēs, bet jūs jau akceptējat prezentāciju vienu versiju par eksāmenu kārtošanu. Jūs jau nemaz nediskutējat par to alternatīvo risinājumu, teiksim, kā bija pēc normatīviem aktiem. Un pēc tam man pat komitejas vadītājs Bojārs nāk klāt, saka, Andri, tev taisnība, jā, šitā. Un, respektīvi, pēc nedēļas mēs skatām domas sēdē šo jautājumu, atkal tā pati prezentācija, atkal visi jā, tā arī daram un lemjam, uz maniem norādījumiem, aicinājumiem, kad bērnus nevajag traumēt, tā teikt, visi pasmējās, pēc tam sekoja vēl kaut kāda daļu nevis iedzīvotāji, bet skolotāji, kurus novērtēja par iedzīvotājiem un balsotājiem un vēlētājiem vēstuli, kad es esmu pārāk skaļi vai skarbi un neētiski izteicies, kam pat sekoja ētikas komisija vakar. Kaut kas konkrēts var izskanēt tagad? Kā tu izteicies? Piemēram, es nebiju tajā Mārupas domas sēdē. Jāpaskatās, tagad ir YouTube'ā ir redzams Mārupas novada domas sēde februāra, ja nemaldos, 22. lēmums. Un tur mēs redzam, ko es izteicos, kā es izteicos. Detaļās, protams, 4 piegājieni un cenšos skaidrot cilvēkiem, un šķiet, ka viņi nemaz negrib dzirdēt, nevēlās dzirdēt. Oļeks savukārt arī mūsu pārstāvis, kā sportists, kā jauniešu bērnu sporta treneris. Oļeks Sarokins, jā? Oļeks Sarokins arī iebilst, viņš saka, tur bērnus traumē tādā vecumā, ja ir alternatīva, kāpēc jūs par to nerunājat, neskatat. Bet pati galvenā būtība, kas man šķiet, jā, tagad nerunāju to, es paceļu balsu, varbūt jūs tagad arī apvainosieties, ka es skaļāk runāju, pasarg Dievs. Tas ir labi, tas mikrofons būs tās skaidrs dzirdams tavu balsu. Bet politiski redziet, tas ir iemesls savākts paraksts un pateikt, kad kāds jūtās aizskarts, kad Andris tā runā, bet pēc būtības neskatās pretēji tam, ka tie, kas tā kā parakst, nav pat sevi identificējuši, ja? Un ne visi ir skolotāji, ne visi ir tās ģimnāzijas skolotāji. Protams, daļai ir tikai parakstīti. Un nav nekāda rekvizīti, un tajā pašā momentā, kā mēs saprotam, viņi iesniegumā norāda, ka valsts ģimnāzija tas ir ļoti labi, kad ir papildus finansējums. Tātad skolotāji, kas vāc paraksts,
nevis skolotāju vārds, es zinu, politiski tas bija atkal vēlēšanas tojās un atrada tos, kas parakstīs, kas man nepazīst, un viņi ir personīgi ieinteresēti, viņi paši iesniegumā pasaka, ja mēs esam valsts ģimnāzija, mēs papildus labumu saņemam. Pretēji tam, kad Mārupē vajadzētu mācīties Mārupietim primāri pēc likuma pašvaldību likuma, deputātam jārūpējās par savu novada iedzīvotāju, par savu novada bērnu. Skaidrs. Un tagad mēs atkal pievērsīsimies pie Kaspara pētījuma, kuru viņš ir uz kaut kādām 10 lapām, laikam, jāsagatavojas. Jā, nu šoreiz nedaudz veltītam laika, jo, kā jau arī jūs vairāk reizes minējat, man ir pašam 4 bērni, un diviem no tiem man tieši šis te ir tuvākajā nākotnē. Nu, vēl nav skārs, bet skārs, jā, jo ir tas brīdis, kad nākamgad būs arī jāsaskarās ar šīm te problēmām. Es negribētu teikt problēmām, varbūt izaicinājumi. Nu, tad es nedaudz jau papētīju dziļāk, kā tas viss izskatās uz kopējā fona un nonāca pie diezgan interesantas atziņas. Un, pirmām kārtām mēs varam paskatīties 2024. gada Latvijas reitingu valsts ģimnāzijām, un ko mēs tur redzam, Mārupes valsts ģimnāzija no 33 ģimnāzijām ierindojās 13. vietā. Nu, nemaz nav tik slikti. Tieši tā. Es arī uzskatu, ka tas nav nemaz tik slikti, ņemot vērā, ka vēl pirmajā 12. ir 6 Rīgas valsts ģimnāzijas, nu, tad tur attiecīgi ir vēl, jo viens no argumentiem, kas arī izskanēja Mārupes domas sēdē, tieši, kad tika apspriests šis te lēmums, bija tas, ka mums ir vajadzīgi šādi tieši iestāja eksāmeni, lai celtu Mārupes valsts ģimnāzijas kopējo izglītības līmeni, lai mēs strādātu ar potenciāli izglītotākiem bērniem. Manā skatījumā šobrīd jau Mārupes valsts ģimnāzijai tas līmenis maz nav tik slikts. Protams, kad vienmēr ir labi tiekties uz kaut ko vairāk, bet tad, ja mēs papētam tieši nedaudz sīkāk un detalizētāk pa pārējām valsts ģimnāzijām, kādi ir tur iestāja pārbaudījumi bērniem stājoties 7. klasē, šeit jau mēs nonākām pie tās atziņas, ko Andris jau ir vairāk reizes minējis, ir dažādas pieejas, un es gribētu teikt, ne vairākumā ir tieši šie iestāja pārbaudījumi. Protams, kad ir Rīgas skolas, ko arī jau jūs minējāt iepriekšējā sarunā skaidrs, tur viss ir skaidrs. Ir Rīgas valsts ģimnāzijas, kur ir iestāja pārbaudījumi ar noteiktiem kritērijiem, ar noteiktiem punktiem, ar noteiktiem reitingiem. Bet pārējās valsts ģimnāzijās lielākajā daļā tiek ņemt vērā vidējā 6. klases vidējā atzīme. Vai atsevišķu priekšmetu atzīmi, kas ir liecībās. Un tikai ir reti izņēmumi, kur pat tiešām ir jākārto šāda veida iestāja pārbaudījumi. Bet, ir skaidrība, teiksim, pa visām ģimnāzijām no šī pētījuma, ja? Kādi priekšmeti ir kaut kādā atšķirība, ko piedāvā Mārupe un kas notiek citās ģimnāzijās par priekšmetiem ir? Vieni tur varbūt vairāk spiež uz matemātiku, citu uz valodām, tādā vīzē. Jā, tas ir nākamais tāds interesantais moments, kad Mārupes valsts ģimnāzija ir diezgan interesanti izvēlējusies pieeju šim iestāšanās procesam 7. klasē. Ir tātad, visiem jau tas ir publiski pieejams. Tātad ir 2 iestāja pārbaudījumi, ir latviešu valodā matemātikā, kur kopumā dod 60% no gala rezultātu. Un ļoti interesanti ir, ka tiek ņemts 2 atzīmes no 6. klases liecības. Tā ir angļu valoda, kas ir īstenībā diezgan saprotama šobrīd svešu valoda. Otrs priekšmets izvēlēts ir diezgan interesants dabas zinības. Dabas zinības? Jā, tad gan angļu valoda, gan dabas zinības sastāda vēl 20% katri. Bet kas ir visi interesantākais? Es vairākas reizes pārbaudīju, izlasīju gan arī attiecīgo lēmumu, vēl skolas iekšējos kārtības noteikumus. Es nekur neatradu, kad tiek skatīts 6. klases bērnu
sekums pārējos mācību priekšmetos. Ko tas teoretiski nozīmē? Bet tā jau ir tā vidējā atzīme īstenībā. Viss, teiksim, jāpaskatās visus priekšmetus. Jā, bet Mārupsalas ģimnāzijas kontekstā netiek skatīt vidējā atzīme kopējās 6. klases lietas. Tas ir ļoti interesanti. Tas ir ļoti interesanti. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē bērns teoretiski. Es tagad teoretiski spriežot. Jā. Var 6. klasē ir 12 priekšmeti. No 12 priekšmetiem viņš 10 priekšmetus var teoretiski novilkt uz 4, būt sekmīgs, labu atzīmi iegūst dabzinībās, labu atzīmi iegūst angļu valodā, paņem privātu skolotāju 2 mēnešus pirms iestāja eksāmeniem, nobūs to matemātiku, nobūs to latviešu valodu, aiziet nokārto iestāja pārbaudījumus ar salīdzinoši lielu punktu skaitu, tiek Mārupsalas ģimnāzijā, neskatoties uz to, ka viņš īstenībā izglītības ziņā ir zem vidējā līmeņa Latvijā. Tas ir tāds moments, jā. Jo es tagad gribētu pajautāt Kārlim. Kārlis arī mums ir nopelnījumi bagātais Mārupas tēvs, vai šī problēma pagaidām viņam nav? Citā dzīves posmā, te ir cita dažādas dzīves pieredzes mums ir sarakstā. Man šī dzīves pieredze vēl nav. Labi, kā jurists nokomentē? Man liekas, ka te var runāt, protams, par metodiku, kā tad nosaka, kurš tad tiek un cik tad procentus ņem un vai vidējo, vai no visiem priekšmetiem, vai nē. Tā ir diskusijas priekšmets. Jā. Tam gan būtu jābūt diskusijai, kur, kā Andris pieminēja, domas sēdē, tad, kad šie deputāti sēdē, kad tiek lēmts, saka, ka man likās, ka tomēr no 9. klases ģimnāzija kā no 7. Un vai tad to problēmu, ka tiem bērniem, kuri netiek, kuri paliek aiz līnijas, tad tiem jau ir jāiet kaut kur mācīties. Un Mārupei ir pienākums nodrošināt, lai ir mārupiešiem, kur mācīties. Sekas tādas cilvēks mācījies ir līdz 6. klasē, piemēram, viņam labāk, sliktāk, tur varbūt stress, nepaveicās iestaiksam, nezinu, tur saslims, visādi var neveiksmi varbūt, jā. Varbūt arī vienkārši tas ir, normāls rezultāts, tā ir kā ir. Tas var to teikt, ka tas ir stress, izaicinājumi, pārdzīvojumi bērniem vai kā, bet, tas ir tāds noteikti viens no, pirmajiem tādiem situācijām, ka, tas ir kā ir. Tas pirmkārt uzliek, kad ir jāpacenšās. Bet svarīgi ir, ka kādas ir tās sekas. Cilvēki meklē, kur viņiem novada ietvaros kaut vai. Ir citos ciemos, tur Babītē, Piņķos skola, ir vēl tur Tīrainē skola. Ir varianti, bet ja cilvēkam ir, tas ir varbūt bērnam ne jau viņš pats uz to skolu vienmēr nokļūst un aizbrauc. Vecāki, tīpaši 7. klasē, tas ir ļoti būtiski. Un loģistika tur, un šis te varbūt ir cits temats jau arī, par ko mēs varbūt neaizbraucam šodien, bet, transports un vispār nokļūšana, un tad tie bērni, viņi nereti iet uz tuvējām Rīgas skolām. Kas blakus? Rāgenskalnā ir skolas, ir Angļu ģimnāzija, Mārupas ģimnāzija vistuvāk vienkārši ģeogrāfiski. Un tad... Bet arī nav tūs gabals. Tuvāk kā Piņķi, manuprāt. Piņķiem ir 15-20 minūtes aizbraukt ar mašīnu. Tas ir vēl sastrēgums no rīta, tur kā kuram veicās. Ja? Šī te Angļu ģimnāzija, tādā ziņā ir laikam 2 kilometri, tuvu, jūtami tuvāk. Bet tā atkal ir Rīga, un tad atkal par satiksmes jautājumu rīdznieks saka, kāpēc mums te tik daudz tie sastrēgumi un tie mārupieši te brauc, un tad tā kā veidojās tāds tā kā pārmetums. Es varētu papildināt, jā. Teiksim, bez tā, kā es teicu, ka, manuprāt, pēc likuma un pēc būtības un saimnieciskuma pa priekšu izglītība ir jānodrošina vietējiem iedzīvotājiem. Tas ir mārupietis, jebkurā gadījumā prioritāte numur 1. Tas ir loģiski. Lai jurists advokāts pakomentē. Un otrs galvenais nosacījums, ja mums mārupiešiem trūks skolas, mums ir uzstādījums būvēt nākamo skolu, dažas sēdes vēlāk, jautājumi vēlāk tiek skatīts jautājums par zemes iegādi par 2,5 miljoniem skolas būvēšanai. Arī tajā jautājumā es sākotnēji saku, jā, laba vieta, jo es pirms vairākiem gadiem, 3-4 teicu, tur varētu būvēt skolu, bankas meitas kompānija pārdod, varēja nopirkt par 12-13 eiro kvadrātmetrā, tāda bija indikācija. Šobrīd, kad attīstītājs pārdevējs bija jau uzsācis detālu plānojumu,
pēkšņi doma ir nonākusi līdz lēmumam, ko es arī akceptēju, kad vajag, bet atbilstoši normatīvu aktu prasībām tirgus cena. Tā tirgus cena izrādās šobrīd vairāk kā 30 eiro kvadrātmetrā, respektīvi mēs vairāk kā 1 miljonu pārmaksājam ar šādu saimnieciskumu. Bet pēc būtības atgriežamies pie skolām. Tātad mēs pērkam zemi, mēs plānojam būvēt skolu, tai pašā laikā mēs savās skolās laižam iekšā citus, jo ģimnāzija paceļ reitingu, viņiem tā ir labi, skolotājiem ir labi, jo redziet papildus kaut kāda samaksa no valsts, bet mūsējie meklē kur, un dēļ viņiem mēs būvējam jaunu skolu. Te ir jautājums par saimnieciskumu atkal, jā. Un, manuprāt, tas ir tīri saimniecisks jautājums. Tas viennozīmīgi ir saimniecisks jautājums, bet te atkal tā situācija un demografiskā situācija un tā iedzīvotāju vecuma atšķirību situācija Mārupē ir būtiski atšķirīga no tās pašas Rīgas vai no citiem attāliem no Rīgas novadiem. Bērnu ir salīdzinoši daudz, skolas ir vajadzīgas, visi pakārtotie pulciņi, papildus izglītība, tas ir vajadzīgs. Šaubu nav, manuprāt, arī ģimnāzijas status ir vajadzīgs, jo kurš tad cits to var atļauties, ja ne Mārupe, kurai ir savs diezgan rīcības šīs te resursus ir. Bet es atļaušos pateikt, kad status ir jāatļaujās tajā momentā, kad tu esi pašpietiekams, ka tu vari nodrošināt visiem atbilstoši likumam paredzēto pamatizglītību, tur ir vienos vārtos, nevis likt vēl pamatskolniekam meklēt pa Latviju citas skolas. Protams, pilnīgi piekrīt. Un tajā momentā, kad tu nodrošini pamatizglītību un tev ir pietiekami daudz skolas savā novadā teritorijā, kur bērniem nevajadzētu būt izkaisītiem pa visu Latviju, lai tikai iegūtu pamatizglītību vai vidējo izglītību, tad pavisam viennozīmīgi es piekrītu, ka latiņa ir ceļama, sekmju latiņa, lai mums būtu prestiža skola un tam līdzīgi. Un tagad mēs paklausīsimies atkal Kasparu. Cik es saprotu šajos papīros, kas te ir uz galda, tur vēl daudz kas interesants ir izpētīts, jā? Tur ir daudz kas interesants, bet es nedaudz gribēju papildināt Andri teiktu ar tādiem reāliem piemēriem, ko te vakar man bija tikšanās ar vienu jaunu ģimeni, un situācija reāli ir tāda, ka dzīvesvieta ir praktiski pāri ceļam Tīrainas pamatskolai. Bērnam jāiet 1. klasē. No skolas ir atbildi, vietu nav. Piedāvājot lūdzu, kaut gan, ja nemaldos, tad Latvijā ir noteikts ar likumu, kad 1. klasē ir pašvaldībai tuvākai jānodrošina. Hei, atbildi mums, diemžēl, skolā vietas nav, bet mums ir vieta, ko mēs jums varam piedāvāt Skultas pamatskolā. Tas arī ir pašvaldības ietvaros, bet tas ir, piedodiet, atvainojiet, pavisam otrā pašvaldības galā. 20 km. Jā, ļoti neērti. Un šādi stāsti nav tikai šis viens, šādi ir vairāki. Bet manuprāt, tā ir arī kaut kāda, negribētu teikt šo vārdu, bet lietot, bet tomēr tā ir plānošanas lieta īstenībā. Jūs tikai domājat no ģimenes vai no pašvaldības puses? Nē, no pašvaldības. Ja viņi redz, ka mums ir, teiksim, ka tur pār ceļam piedzims bērniņš, bet viņi ņem kaut kādu citu bērnu no kaut kādas citas vietas, tas taču ir loģiski. Es varbūt papildu, tas situācija jau ir radusies kā, gribējās, lai ir labi, gribas, lai ir ģimnāzija. Tas ir tomēr visus piespiež sasparoties, būt labākiem skolotājiem, skolniekiem, tur pētniecība, tur, tas uzlabo kvalitāti. Bet tai pašā laikā, tad, kad tas jau ir pirms tik gadiem, 6 vai kādu brītiņu? 5 gadiem. Tad brītiņš ir pagājis. Bet jau tad, ja saprotot, ka ir ģimnāzija un saprotot, ka uz ģimnāziju ir iestāja eksāmenis, saprotot, ko nozīmē ģimnāzija, ka tā ir no 7. nevis 9. klases, un tagad atopoties, ka, tie iestāja eksāmeni, viņi ir it kā vajadzīgi, tāpēc, ka status, mēs visu laiku ir iet uz ģimnāziju. Bet, kungi, man ir konkrēts jautājums, Kaspar, jūs esat iedzirdinājis tajā. Konkrēti, kaut kādi taču labumi nāk pie ģimnāzijas statusa automātā klāt, jā?
finansiāli labumu, cik es saprotu? Iespējams, ka visticamākais, ka nāk, teikšu godīgi, šajā gadījumā es mazāk varbūt tās skatījos un pētīju, kādi ir labumi ģimnāzijai finansiāls, bet es vairāk skatījos uz to, kā attīstās lēmumu pieņemšana ģimnāzijas iekšienē un cik pretīm nākoši tieši ir Mārupas novada iedzīvotājiem pārtiecos. Cerams, ka kādreiz arī būs Mārupas valsts. Jā, Mārupas valsts ģimnāzija pretī. Jā. Un par to finansiālo, zināt, kā tas ir, man liekas, šoreiz jānoliek otrā plānā, jo tieši ir, man reāls atkal piemērs no dzīves, bija pagājušajā nedēļā vecāku sapulcē. Un tieši tas, ko es ar kolēģiem jau pārunāju mūsu tikšanās reizē, ka gan jau kā šo tēmu skolotāji mēģinās iebarot vecākiem. Un vecāku sapulce jau gāja uz beigām, un tieši pacēlās šis jautājums. Un skolotāji tā kā caur zobsāpēm, mums ir pieņemts tāds lēmums, kas 6. klasē visus atskaitīs, 7. kā pieņems no jauna, tas ir, lai mēs celtu izglītības kopējo līmeni Mārupas valsts ģimnāzijā, bet nav jau tik traki, tur skatīsimies atzīmes, un tā es teicu, hei, skolotāji nemanat vecāks, ir konkrēts lēmums, ar konkrētām lietām. Tātad ir 2 eksāmeni, 2 atzīmes, sasumēsies kopā, saliks bērns pēc reitinga. Ja tu esi aizstrības, kaut vai 0,01 punktus, lūdzu, tev ir iespējas mācīties Kultas pamatskolā, Babītas pamatskolā, Āgenskalna, Jūrmala. Un tanī brīdī tikai vecāki ieklausījās un saprat, jo diezgan dīvaini šitāds būtisks lēmums tiek izbīdīts, ir apspriešanas pāris jau notikušās domē. Vecāki vai nu nav painformēti, vai nu nav ieinteresēti, vai vēl kaut kādā brīdī. Un tad tikai atverās acis, un tad ir jautājumi. Vecāks man prasa, kā būs? Atbrauks bērns no Jēkabpils, viņš teoretiski nokārtos labāk iestāja eksāmenis nekā mans puika, viņš būs aiz strīpas, Jēkabpilietis mācīsies Mārupē, es maksāju Mārupas novadam nodokļus, es šeit dzīvoju jau entos gadus, un manam bērnam būs jābrauc mācīties uz Jūrmalu. Tas bija, tas būtiskais moments, ko 4. vai 5. jautājums par šo tieši, ka mūsu bērns ir izmācījies līdz 6. klasē ģimnāzijā, bet viņš nav konkurētspējīgs, un uz to acīm redzot arī vairāk aizvainojās direktors un daži skolotājiem bija iemesls tagad pateikt, ka nenovērtē vai kā citādi. Proti, ja mūsu bērns, kā kolēģis Kaspars teica, nav konkurēt spējīgs, tieši tāds arī bija jautājums direktoram adresēts, kā tad jūs mācat, ka mūsējie puse netiek tālāk uz 10. klasi kārtojot, tagad iespējams netiks uz 7. klasi. Kā jūs pa 5 gadiem to ģimnāzi? Atbildi nebija aptuveni Andris tur kaut ko atkal tagad izpušķo un lobē vai ir aizvainots, tāpēc, kad kādreiz nepieņēma bērnu vai ko 10. klasē. Tas ir atkal atsevišķs stāsts ar pierādījumiem faktiem, kad faktiski šeit ir sistēma pilnīgi ilglaicīgi nesakārtota. Ir atnākusi jauna izglītības vadītāja, kur šobrīd startē no Aivara Osīšu saraksts, no attīstību pārmērķtiecīgi tiek strādāts pie kaut kāda sava virziena. Cilvēks pats nav mārupietis, grib būt deputāts. Ja cilvēks grib būt deputāts, tātad viņš droši vien, kad ir ienācis un vada to izglītības dienestu, ne ar tādiem mērķiem, kā es gribētu. Ja? Pagad, te jau mēs pieskaramies pavisam vienai lielai problēmai, kad konkrētās pašvaldībās sarakstos parādās cilvēki no kaut kādām citām vietām, kuri absolūti nezin drēbi, vietējo mentalitātes situāciju un tā tālāk. Un viņi tiek ievēlēti un viņi strādā konkrētā pašvaldībā. Vai tas ir pareizi? Tas noteikti nav pareizi. Mums šobrīd direktora ir vinējusi konkursu, tā teikt, kurā es arī piedalījos konkursu komisijā un, protams, atbilstoši likumam mēs pieņemam labākos no labākajiem. Nav šaubas par kompetenci pieredzi. Labāki nebija pieteikušies. Ja sagaidām kaut kādu indikāciju, kad nav Mārupe prioritāra, protams, ka tas būtu ar steigu jāmaina un
Šobrīd es nevarētu apgalvot, ka direktori nedomā par Mārupi, bet apakšā veidojās kolektīvs, kas liela daļa vairs nav mārupieši, un tieši tā jautājums, vai Dreibi zina. Bet man liekas vēl nepareizāks jautājums, kad cilvēki, kuri ir izpildi institūcijā jau kaut kādā vadošā līmenī, stājās politiskos spēkos, lai kļūtu par deputātiem. Tātad, lai turētu kaut kā savās rokās, pat viņi pirmkārt nav no Mārupas, un jautājums, ja tu nāc uz iestādes vadītāju vietu, uz kurien tu vēl, kas par problēmu? Nav likuma pārkāpums, bet man liekas, ka tieši šeit par ētiku vajadzētu runāt. Un tad tas nākamais moments, kad likums arī atļauj gan izglītības iestāžu vadītājiem, tas ir skolu, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem un kultūras iestāžu vadītājiem tomēr būt deputātiem vienlaicīgi. Kāpēc tas ir atkal vēsturiski? Tāpēc, ka lauku reģionos nebija īsti kadri, un tāpēc visu to likumu grozīja, visiem aizliedza dubultus amatus, bet šajās jomās atļauj. Un kas notiek Mārupē? Sarakstā, divos vēsturiskos sarakstos, kur mērs un vicemērs, kā likums visi skolu direktori, ieskaitot mūzikas skolas direktoru, kultūras namu vadītāji. Tātad cilvēki viņus atpazīst, sarakstam vilk mir, viss ir labi. Kas notiek pie galda? Šefs ir šefs, nokāruši degunus, kā Balso šefs kā vajag, liks, tā balsos, skaidrs, sistemātiski 30 gadus, un tas turpinās. Un nākamais solis, kur atkal jurists var pakomentēt, vai teiksim, mūsu jaunais talants vecāks, kurš ir iedziļinājies, kā tā var būt, kad iestādes vadītājs lemj par budžetu, kurā ir iekšā viņa iestādes budžets, viņa darbinieki. Tā kā konflikts rodās. Bet tiešais interešu konflikts, ko likumdevējs laikam nav pamanījis, atļaujot izglītības iestāžu vadītājiem, kultūras iestāžu vadītājiem, pēc loģikas un jurisprudences manas sapratnes, viņam vajadzētu atturēties no lēmumu pieņemšanas. Un ja tagad lielākā daļa kolēģu, kas ir direktori, iestāžu vadītāji šādi atturēsies no lēmumu pieņemšanas, kurš to lēmumu pieņems? Jā. Un ja viņš pieņem lēmumu, viņš pieņem savās interesēs. Ja? Un te mēs velkam ārā šos jautājumus un kā teiks, tā darīs. Nu, paklausīsimies juristu. Viņa komentārus. Nu, kā Andris jau pieminēja, tas ir situācija tāda ir, jo tas ir bieži vien saistīts ar to, ka tie cilvēki ar iniciatīvu mazākos un tukšākos novados ir tik, cik ir. Un tad, kurš tad neļaus tiem, kuri ir aktīvi un kuri pašvaldības iestādēs strādā, ja tiem neļauj kandidēt, tad kurš tad tur būs? Un tā tas ir, un ja šī situācija nepatīk, tad tie ierobežojumi ir jānobet. Tāda ir spēles noteikumi. Jā, protams, var teikt, ka vai tad tā ir labi, vai tad tā nav labi. To jau vēlētājs arī izvēlās īstenībā. Vai viņš uzskata, ka tāpēc, cik tad tos darbus var savienot? 4, 6, 8. Bet es vēl gribēju papildināt būtiski šajā aspektā, ka, lai kolēģis teica, ka varbūt finansēm nepieskaroties, bet tāda vismaz indikācija, ka lielākā daļa budžeta aiziet izglītībai. Tas ir būvniecībās, uzturēšanās, algās, vēl visādos pasākumos. Lielākā daļa budžeta, vairāk kā puse. Tad tas ir diezgan prioritārs jautājums. Tas ir viens ir iedzīvotājiem, būtiskai daļai ir svarīgi, lai tie bērni, viņiem ir kur mācīties. Tas ir, un tam tiek tērēts nozīmīgs naudas resurss, kas ir pašvaldībai. Tāpat šis jautājums, pēkšņi kaut kas ir jāmaina skolu, cita loģistika, visas citi jautājumi ģimenes ietvaros. Tur arī ir savs budžeta jautājums. No rīta kaut vai ir agrāk jāceļās stundu, jo jāaizved bērns uz skolu, varbūt 7. klasē uz Jūrmalu, Rīgu, vai kur tie bērni aiziet, tur bija analizēts. Ja? Bet vienalga. Un šo jautājumu arī pašvaldība ir problemātika. Tas transports starp novadiem, starp ciemiem novadu ietvaros, ir grūtības. Labi, netiec Mārupas ģimnāzijā. Labi, var mācīties Piņķos, piemēram. Jā, bet nokļūsti tur. Bet jābūt kaut kādam tad skulbasam, vai kaut kādam speciālam transportam. Par to jomu jautājumu nav.
skolas autobusi tiek sūtīti no Mārapas uz Piņķiem un atpakaļ, un par to jautājumu nav, un vajadzēs, mēs vēl domāsim, mēs sarakstu arī esam ierakstījuši, mēs plānojam izvēlēties labāko risinājumu savstarpējiem sabiedriskam transportam, vai mēs taisam savu sijā, kas to nodrošina, vai ārpakalpojumu, bet ņemot vērā to, ka mēs tiešām esam teritoriāli plaši no pašas salas un tālāk vēl ciemi un Piņķi, Babīte un Šizgals, Mārupi pie Rīgas tuvāk, iedzīvotājiem vajadzētu tā kā savstarpēji tomēr kaut kā administratīvās teritorijas ietvaros spēt kustēties. Ja? Jautājums tieši par skolām, par tiem skolbasiem, skolas autobusiem, tā nav problēma šobrīd. Jā, es gribētu, tā varbūt nav problēma, bet vismaz no tiem, klausoties domas sēdes, saprotu, ka iemesls, kāpēc tā pāriešana uz savstarpēji starp skolām tomēr ir šie aptaujātie vecāki un bērni, kad skolas buss viņš brauc noteiktās laikos un lai tad ir uz sākumu un uz beigām, bet tur tas bērns stundām tur pēc tam žāvājās uz pulciņu aiziet vai citas nodarbības. Tā ir zinām nērtība, jā. Protams, ka tiek transports nodrošināts, bet tā ir nērtība. Tas ir speciāls transports. Ja būtu kaut kāds sabiedriskais, kurš regulāri, tad... Elementārs jautājums, kura kārtējo reizi prasās pieiet saimnieciski un loģiski, vai nesalikt, lai nebūtu, mēs sūtam viņu tur, tāpēc, kad viņš ir sliktāks un mēs tagad domājam par transportu. Un arī citu sporta infrastruktūru. Skaidrs. Kas tur vēl interesants ir? Man vienkārši interesē, jo tāds labs darbs padarīts. Jā, zināt, ka te ir savākt daudz informāciju un iespējams, kad ir arī vienkārši savs statistikas dati, bet tā galvenā būtība visam tam ir, ko jau arī kolēģi ir pieminējuši un ko es vēlreiz atkārtošos. Man kā vecākam gribētos, lai ir pārliecība, ka gan skolas vadība, skolas direktors pirmām kārt rūpējās tieši par bērnu labklājību, par Mārupas iedzīvotāju bērnu labklājību, nevis par savu kaut kādu privātu ambīciju īstenošanu. Jo reizēm liekas, ka varbūt tās ar kaut kādiem nepamatot augstiem kritērijiem, mērķiem tiek īstenot kāda atsevišķa individu vai atsevišķa individu grupa kaut kādas savas ambīcijas, jo vai tiešām liksim mierā 7. klases iestāšanos, ir daudz vēl dažādu lēmumu, kas tiek pieņemti gan no skolas vadības, gan arī, kā jau Andris minēja, ir arī mums kultūras nama vadītāja, ir Mārupas domas deputāte, un reizēm tāda sajūta no malas, ka tie lēmumi tiek pieņemti vai kaut kādu privātu apsvērumu pēc vai kādu iespējams varbūt lobējot un nerodās tāda sajūta, hei, esat Mārupas novada iedzīvotājs, man bērni mācās un dzīvo Mārupas novadā, vai tiešām tie lēmumi pieņemt viņu labā? Te es domāju, ka tā ir tīrākā aritmētika, teiksim, ja? Mārupas domas sēdē. Cik balss ir par šo lēmumu, cik balss ir pret un kur opozīcija. Kā mēs zinām, opozīcija skaļa, bet netiek ņemta vērā. Jā, jo es gribu atgādināt, kad tieši balsojumā par šo lēmumu, tad mūsu saraksta jau esošie deputāti Andris Puida un Oļegs Rokins balsoja pret. Kas ir īstenībā... Bet ar to bija nedaudz pa īsu. Ar to, diemžēl, bija nedaudz pa īsi, jo iespējams, kad es pats paskatījos arī YouTube šo sēdi, tur tā diezgan pavirša attieksme no citu deputātu puses apmēram, un es šodien atnācis, davai nekavēsim laiku. Mums taču te ir cienījams kungs, kas ir Mārupas ģimnāzijas direktors, mēs taču ticēsim viņam uz vārdu. Nevar būt, ka viņš mums tāds stāsta kaut kādas muļķības. Es pieļauju, ka pat nav iedziļinājušies Mārupas domas deputāti dziļāk papētot tā lēmuma būtību. Andri, komentārs? Es ļoti piekrītu katram teiktajam vārdam. Pirmām kārtām es negribu aizvainot kolēģus, bet es esmu pamanījis pa 12 gadiem, kad ne visi nevienmēr iedziļinās.
Ne visi ir lasījuši lēmumu, un pat ir tā, ka domas sēdē saka priekšā, un viņi nedzird. Un tad es uzdevis jautājumu, vai ir juridiskais atzinums, un pusi ir jau nobalsojuši autopilotā. Un vai, ko man tagad darīt? Atzinuma nav. Bet man nav dzirdējuši iepriekš. Okay, bet kur tad situācijas ir daudz? Tad ir jautājums, kur tad šajā brīdī, kur atrodas jurists? Juristi mums ir pa 4 gadiem samainījušies, varbūt pat pie 10, 12. Joprojām tiek meklēts jurists, cik es saprotu, kārtējais 4. vai 5. juridiskās nodaļas vadītājs neiztur šo spiedienu un savstarpējo kaut kādu nesaprašanos ar izpildvaru. Un, juristi neiztur, juristi iet prom. Acīm redzot, mums visiem deputātiem prasības ir gan augsts. Nedomāju, ka man vienam ir tādas spējas. Viņas visu laiku tā kā atbaidīt no darba Mārupas novada domē. Juristi netiek galā, juristi nāk un iet. Par kolēģiem, labi, negribu neētiski uzvesties, par kolēģiem nerunāšu. Kā tie lēmumi veidojās, ir tā, ka ir tā pozīcija saucamā, viņi gan pēdējo reizi mums citā radio teica publiski, kad starp citu, konkurentiem šefs ir mainījies, Eins vairs nav līderis, ir cits līderis, un viņi teica, mēs jau tā kā strādājam kopā, bet, protams, kad izteikt lēmumu vienalga tiek pieņemti pozīcijā, apakšā, kā es teicu, ir attiecīgi direktori, vadoņi un tam līdzīgi. Un tā teikt, mani sabiedrotie, par cik ir viņu pārstāvis arī izglītības sistēmā, un atļaušos teikt, šos 2 gadus īsti nekas nav izdarīts ne šajā izglītības jomā, ne arī kultūras vai sporta, tā ir izglītības sporta jautājumi tagad. Tātad arī tajā sportā, kur mēs izveidojām jaunu iestādi, joprojām ir pilnīgs bardaks, ir palicis sporta centrs, ir sporta skola izveidota, kurš sports pienākās sporta skolai, kurš sporta centram, kurš atbild par telpām. Miera labad ir atstāta vecā vadītāja iepriekšējā, nevis vecā pēc gadiem, bet iepriekšējā sporta centrā, ir sporta skola. Es neuzskatu par normālu šādu darba veidu, cilvēks tiecās uz deputātu. Tāpēc tie daži kolēģi, kas ir manā pusē, arī aizstāv šo pozīciju. Kā es teicu, pretī ir pozīcija, kur ir apakšā sarakstos visur direktori. Ko mēs sagaidām? Te ir atbildi uz jūsu, varbūt jau 5 jautājumiem, ja? Jā. Un kā tad finālā būs? Būs skola jaunā vai nebūs? Šitas jautājums man nedēļā ir 4. reizi tieši konkrēti būs vai nebūs. Ja ir pamatojums, ka bērni tomēr, nevis tomēr, bet par laimi mums kļūst arvien vairāk novadā daļ tā, ka būvē mājas, un nevis daļ tā, ka viņi pierakstās uz īsu brīdi un 2., 3. klasē izdeklarējās. Arī tur mēs ko varam mainīt. Respektīvi, šis jautājums ir jāizpēt, un jāizpēt jautājums, ko darīt lietas labā, lai uz 7. klasi, uz 10. klasi mēs būtu konkrēti spējīgi, vai tomēr neielaistu daļ nekonkurences pusi nemārupiešu. Un ja šo mēs izvērtējam, varbūt skolu nevajag. Ja mēs esam tā kā Leiputrijā dzīvojam un mums patīk, kā tā nav mūsu nauda, mēs varam atļauties skolu, kaut kāda indikācija bija 30 gados 50 vai 60 miljoni PPP projektā iztērēsim. Vai arī jebkurā salikumā tā skola maksās kaut kur uz 20 miljoniem 30. Es domāju, ka tas nav viennozīmīgi tā uzreiz pasakams, ne, skolu vajag. Protams, skolu vajag, bet iedzīvotāji noveco, Mārupas iedzīvotāji. Šobrīd viņi ir jaunie talanti mērķtiecīgiem, 2, 3, 4, 5 bērniņi, bet tad, kad šie bērniņi jau Mārupas novadā būs izglītoti, vai tā nākamā paudze paliks Mārupas novadā? Tā nākamā paudze gaidīs kultūras iestādes, kultūras namus, parkus, skvērus.
Un šobrīd, ja mēs tā saimnieciski atkal, tad mēs tieši varam piesaistīt Rīgu sarunā par brīvām skolām, turpat tūmā pieminētām, nevis celt latiņu šeit te konkurēt, bet attiecīgi nebūvējot jaunu skolu, netērējot 10 miljonu, ja tā matemātika saliekās pareizi. Andri, tagad izprovocēsim Kasparu nedaudz. Cik tad no jūsu 4 bērniem paliks Mārupē, kā jūs domājat? Un vai tie pieaugušie ar vienu ir Mārupē vai jau prom? Kas to Jā, zina? provokatīvs jautājums vienā ziņā. Protams, kad es gribētu, kad visi palikt Mārupē. 2 lielākie ir aizgājuši savā dzīvē. Viens, es gribētu teikt, ir praktiski Mārupē uz robežu. Meita ir aizgājusi, kā jau tas bieži vien sadzīvē notiek, pie vīrkunga dzīvot. Bet es gribētu teikt, ka jebkurā gadījumā abas manas mazākās atvas vismaz tuvākos 10-15 gadus noteikti dzīvos Mārupē. Tālāk jau, zin kā pateikt, viņiem priekšā, kā tur dzīvē viss sagrozās, šobrīd ir grūti. Nē, es vienkārši tā provizoriski. Bet piekritīšu Andrim, skaidrs, ka jo vairāk ir kaut kādas papildus vietas, kas piesaista palikt Mārupē, tas tikai apsveicam. Bet atbildot uz jautājumu par skolu, vai vajag vai nevajag, vairāk tā kā no vecāka pozīcijas, no cēla pozīcijas, šobrīd tāds ātrā atbild liekas, ka jā, bet tanī pašā laikā, protams, kad ir jāizvērtē, lai tiešām mēs prioritīvi tanīs skolās mācīt Mārupes novada iedzīvotāju bērns, sakārtot jau esošās skolas, sakārtot jau esošo izglītības sistēmu, lai mums nebūtu tā, kā mēs jau iepriekš minējām, ka 3. 4. klasē izrādās, ka 30% iedzīvot skolnieku tomēr nav Mārupē deklarēti un nav mārupieši. Un tad izvērtēt tiešām saimnieciski jaunās skolas vajadzību. Viens būtisks jautājums. Kas izvērtēs? Tas noteikti ir pirmām kārtām darbs mums, jaunā sasaukuma Mārupes domas deputātiem potenciālajiem. Noteikti, mēs jau redzam, ka vecie negribētu. Noteikti iesaistot sabiedrību, jo šobrīd man kā parastam Mārupes iedzīvotājiem, man liekas, ka sabiedrība atsevišķos lēmumos tiek iesaistīta ļoti maz, un sabiedrības viedoklis vai nu netiek uzklausīts, vai negrib uzklausīt, vai kaut kādā veidā paslīd garām. Tiem jābūt katrā ziņā Mārupes novada iedzīvotājiem, kas pieņem šādu lēmumu. Jaunā pašvaldības likuma prasība ir iesaistīt iedzīvotājus. Es nevarētu teikt, ka nav, ir ļoti daudz iedzīvotāju kopienas izveidotas darba grupas un interešu grupas, kur piedalīties, protams, viņu lēmumus ir vāji ietekmējošs domas lēmumu viņi sanāk, un varbūt tāpēc bieži vien arī viņi netērē laiku, lai to darītu aktīvi, intensīvi un bieži. Protams, ka tādas grupas ir iesaistas, protams, kad jāvērtē ir deputātiem prioritāri un atbildīgi un saimnieciski, vai vajag, kā es teicu, pēc vairākiem jautājumiem, faktoriem, jo atkal piesaistīt speciālistu, kā mums tas ir bieži vēl samaksāt viņam pāris tūkstoši vai pārdesmit par kaut kādu vērtējumu vai pētījumu, vienalga, vai tas bija ceļu krustojums vai, protams, ka speciālists izdarīs tā, kā pasūtītājs gribēs. Un pasūtītājs, ja ir attiecīgi vadītājs, tu opozicionārs var izstiepties vai sarauties. Tā tas, diemžēl, notiks. Tāpat kā it kā visi neitrāli eksperti, mēs pieņemam darba interviju, sēžam komisiju, ja atnāk jau piesaistīts speciālists no malas un dzird, kad runā pozīcijā ar vadošajiem, šis ir foršs cilvēks, mēs gribam viņu redzēt, tiešā vai netiešā ietekme ir notikusi pareizi. Un tas speciālists saņems pēc tam atlīdzību. Atkal mazās īsās jums atbildes. Ja? Kāpēc notiek tā un ne citādi? Ok, paklausīsimies vēl Kārlī nedaudz kādu komentāru par šo tēmu, un es domāju, ka mēs varētu šo ļoti plašo izglītības šīs dienas tēmu aizskarto raidījumu arī pabeigt.
šodien mēs pieskārāmies klasiskai izglītībai, kas ir skola un mācīsies Mārupieši ģimnāzijā vai nemācīsies, vai tā būs ģimnāzija vai nebūs. Bet ap to skolu un ap vispār izglītības iestādēm jau ir arī daudz citas šie blakus pulciņi. Tur sporta centrs, pie Mārupas ģimnāzijas ir stadions, tur ir brīvā laika aktivitātes dažādas, ir treneri, visi cilvēki, tas personāls ir, tā rūpnīca jau darbojās, un tagad tur, un kurš tad ir tas, tā grupa cilvēku, kuriem tas ir būtiski, tiem, kur tur pat blakus mācās, ja viņš pēc skolas var palikt uz savu nodarbību, kur ir, viss ir, stadions ir, treneri kvalitatīvi ir, visas blakus lietas tur iespējams attīstīties, grib vienkārši hobija līmenī, grib jau tur profesionālāk, tas jau ir no katra atsevišķa gadījuma, bet ja tas viss process ir saraustīts, ka cilvēks varbūt pat dzīvo pie tās ģimnāzijas, viņam ir jābrauc uz citu skolu, tad, kur pēc skolas, tur pat, kur tuvāk, tur jau arī ej, kāda starpība, kurā no tā loģistikas un ērtības viedokļa liekas, kāda starpība, ej zīmēt tur, vai skriet, vingrot, vai peldēt tur. Bet, ja Mārupe to gulda iekšā savus līdzekļus, lai tur ir tā infrastruktūra, un to es saprotu arī kvalitatīvus visu šo personālu. Un tas ir jūtams cipars beigās. Tad tam arī ir jāpiešķir nozīme. Jo tas darbs, man liekas, ir, pats es arī esmu sportojis un darījis to starp Mārupē, un kopumā ir tas iespējas labs, bet jāpalīdz ir šo te ieguldījumu izmantot, tā atdeve, lai ir iedzīvotāji. Ok, skaidrs. Kaspar? Tādu noslēgošo droši vien kaut kādu rezumē par visu kopumā, tad piekritīšu Kārlim, kad nav jau tas vēlns tik melns, varbūt tās reizēm mālējam. Skaidrs, ka Mārupē šobrīd ir salīdzinoši laba sporta infrastruktūra, salīdzinoši labi ir ārpus skolas izglītība, pulciņi, sports, vispārējais. Es gribētu teikt, arī ir mācību iestādes pietiekam daudz un salīdzinoši labā kvalitātē, bet nevajag varbūt šito visu sabojāt. Jo ar atsevišķiem šādiem lēmumiem skaidrs, ka varam mēs to vidi uztaisīt ne tik patīkam un varbūt tās aiziet uz otru pusi, jo liela lieta ir pieredumam un kaut kādai izvēlē un visam pārējiem. Skaidrs, ka šobrīd, pieņemot kaut kādus šādus nepopulārus lēmumus, daudz ģimenes tiks ietekmēts, daudzām būs jāpārskata iespējams. Varbūt tās pat doma, ka jāpārvācās prom ir no Mārupas, ņemot vērā, ka, teiksim, ja ir 2 vai 3 bērni ģimenē un viņiem visiem ir jāmācās kaut kur Rīgas skolās vai vēl kaut kur citur, tad, pārdošu savu īpašumu vai īrēšu tur tuvāk, kur man bērni mācās. Jā, Andri. Uz to pašu vilni turpinot, neko jaunu neizdomājot. Par šiem visiem lēmumiem, protams, kad ir jādomā cilvēkam ar vēsu prātu. Cilvēkam, kas ir uzticību dabūjis no mandātu, no tautas, vajadzētu tomēr izlasīt lēmumus visiem pirms spiest pogu vai celt roku. Jo, redziet, vislielākā daļa no lietām Mārupē notiek automātiski. Tā labā vieta, tā atrašanās vieta, ceļi tiks būvēti, skolas kaut kad tiks būvētas, bērndārzi tiks būvēti, un viss notiek, kā jau man visi kolēģi saka, un iedzīvotājs, arī jaunais iedzīvotājs, kurš nesen iegādājās dzīvesvietu Mārupē vai uzsāk dzīvot īrētā telpā, viņi visi ir apmierināti, ir jau labi, bet savukārt tas, kas mums ir jādara, var labāk, var mērķtiecīgāk, var netaisīt šo juku, šo problēmu ne bērniem, ne vecākiem, ne domājot par to, ka pusratā, vidusskolā, pamatskolā ir jāmeklē citas skolas, ne pulciņi, viss, ko mēs izrunājam, tā ir tā lieta, kur droši vien iedzīvotājiem nemaz nevajadzētu pamanīt problēmu, kad viss notiek automātiski pats par sevi skaisti, pareizi, jo tā taču ir visu kopējā nauda.
Un to jautājumu, ja pagriež tā pareizāk, skaistāk, tad ir visiem vēl labāk. Ok, uz šīs pozitīvās nots mēs arī noslēgsim šīs dienas sarunas par izglītību Mārupē un Mārupas novadā. Paldies, kungi! Paldies! Paldies!